Viktor, pirms 3 gadiem arī bija šeit Maltā. Toreiz viss izdevās. Tā bija atbildes izšķirošā spēle, protams, 3. kvalifikācijas kārtā. Tagad atgriešanās, atkal cīņa par konferences līgu, jau play-off kārta, bet pirmā spēle. Kādas vispirms varbūt ir atmiņas un vispār sajūtas atgriežoties Maltā? Sajūtas ir labas. Protams, pirms 3 gadiem mēs izpildījām uzdevumu un tagad esam atkal šeit. Tā pati viesnīca ar labām sajūtām esam šeit un gribam atkal atkārtot to pašu, kaut ko līdzīgu. Toreiz spēlējām uz mākslīgā saguma laukuma, tagad uz dabīgā laukuma. Karstums arī liels. Ko vispār sagaida tieši runājot par apstākļiem, gan par laukumu, kurš nav tās labākās kvalitātes, jo arī šodien trenējamies tieši šeit, nevis galvenajā laukumā, gan arī par to karstumu runājot, cik tas var vispār ietekmēt spēli? Nē, par to mēs vispār nedomājam, jo mēs nevaram mainīt šo situāciju. Vienkārši mums jāadaptējas un domājam tikai par to, nav nekādu excuses. Kādu futbolu rīt sagaidi? Mēs sagaidām ļoti tādu futbolu ar lielu tādu pašādīvi, ar cīņas spāru, jo pretinieks noteikti viņi ir tāda tendēta komanda uz cīņu. Viņiem tas ļoti patīk, mēs to sapratam un jābūt gataviem tam. Protams, parunājam ar čaļiem arī par to, parādījām visu un gaidām, ka varbūt nebūs tik daudz futbola, kaut gan, protams, ar bumbu mēs gribam spēlēt un sapratam, ka būs ļoti daudz divcīņu un mums jābūt gataviem tam. Kā tev var īsi raksturot Hamrunas Spartānas komandu? Kā zināms, viņi arī izsita Lietuvas čempionu šozonu no Čempionu līgas. Kāda tā ir komanda, tavuprāt, īsi? Vispār tā ir ļoti kvalitatīva komanda ar ļoti fiziski spēcīgiem spēlētājiem. Viņi spēlē ļoti agresīvu futbolu, nav daudz spēles ar bumbu, vienkāršas situācijas, viņi grib izveidot uzbrukumu. Tādi uzbrucēji ir ļoti spēcīgi un ātri. Tātad mēs gaidām, ka tāds futbols būs ļoti atraktīvs un īpaši spēlējot mājās. Mēs sapratām, ka viņi no pirmajām minūtēm viņi gribas tāpat kā spēle pret Žalgiri, skatījos to pilnīgi un redzējām, ka var būt kaut kādas situācijas. Mums jābūt jau vairāk pieredzējušiem, jo tas piemērs, kas bija ar Žalgiri šeit, rāda, ka nebūs viegli.